Redzot arī situāciju, kas notiek skolā, kā bērni emocionāli uzbudinās no mobiliem telefoniem, plus arī, piemēram, skatoties situāciju pirmās klasēs, kad šīs lasītprasmes nav tik ļoti labā līmenī, un ir ceļš tiem bērniem, kuri var redzēt, ka starpbrīžos sēž mobilos telefonos. Tāpēc bija nepieciešams palīdzēt arī izglītības iestādēm ar šiem ierobežojumiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs pasakām, ka gan skolēniem, gan skolēnu vecākiem, gan arī pedagogiem katram ir savas tiesības un pienākumi, lai no rīta aizejot bērns uz skolu drošs, sveiks un vesels atgrieztos mājās. Un tāpēc arī daļēji ierobežojot citu tiesības, mēs tomēr nodrošinām, ka skolēni ir drošībā skolā.